Un es to nosaukšu par izvēlies ekscelenci. Un es saku izvēlies, jo ja mēs neizvēlēsimies ekscelenci, tad miesa vienmēr visu padarīs par viduvējību. Un viduvējība nozīmē kaut kur pa vidu starp veiksmi un zaudējumu. Un es teiktu, ka mēs šobrīd dzīvojam pasaulē, kas ir pilna ar viduvējībām. Un stāvoklis pasliktinās visu laiku, un tas ir jāizmaina mums. Tas nav neticīgo rokās, tas ir mūsu ticīgo rokās. Mums ir jāuzstāda standarti, kuriem citi cilvēki var sekot. Mums nav jāsako viņu piemēram, mums ir jāuzstāda standarti, kuriem viņi sekos. Un mūsu ir pietiekami daudz, ka ja visi no mums to darīs. Vai dzirdat mani? Mūsu ir pietiekami daudz. Es gribu teikt to, ka mēs esam visapkārt pasaulē. Mūsu ir pietiekami daudz. Un ja visi sāks, pat tiešām sāks, ne tikai apmeklēt draudzi, bet kalpot Dievam ar visu sirdi, pilnībā padoties un būt gataviem darīt to, kas tev labi zināms, ka ir pareizi, un ne tikai to, ko tev gribas darīt.